Tad iepriekšējā reizē mēs runājām par assembleru, uzrakstījām kaut kādas pāris programmas assemblerā. Kādas tās bija? Saskaitīt divus skaitļus un ierakstīt ramā, un pēc tam saskaitīt lielus skaitļus un ierakstīt ramā. Iemācījāmies pa vairākām RAM adresēm darboties un to, kas ir little endian un big endian. Tad šodien mums būs uzdevums, kurā būs jāizmanto tas, kas C programmēšanas valodā ir if. Tātad kaut kas ir jāizdara un jāievēro kaut kādi nosacījumi. Tātad šeit uzdevums. RAM adresē numur 0 atrodas viens skaitlis, RAM adresē 1 atrodas otrs skaitlis. Šos skaitļus vajag sareizināt un ierakstīt rezultātu kaut kādās citās RAM adresēs. Nu tad vispirms apskatīsim, cik liels ir rezultāts, ja sareizina divus 8-bitu skaitļus. Tāpat kā 9 reiz 9 ir 81, jūs paņēmāt divus vienciparu skaitļus, sareizinājāt, rezultāts ir divciparu skaitlis. Divciparu skaitļus sareizinot, rezultāts ir četrciparu skaitlis. Viss tas pats ir arī binārijā aritmētikā. Nu, ja mēs paņemam programmeri un sareizinām, teiksim, divus 8-bitu skaitļus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, viens 8-bitu skaitlis reiz otrs 8-bitu skaitlis. Rezultāts ir cik biti? 16 biti. Ja? Jā. Tātad, tāpēc, ja mēs reizinām divus 8-bitu skaitļus, rezultāts būs 16-bitīgs, un tas būs jāieraksta adrešu pārī 0x02, 0x03. Tātad otrajā un trešajā RAM adresē jāieraksta rezultāts little endian formātā. Tātad apakšējie 4 mazāk nozīmīgie 8 biti jāieraksta otrajā adresītē, zemākajā, un augšējā daļa jāieraksta augstākajā adresē. Nu, lūk, šis varētu būt arī tāds patstāvīgais uzdevums, kur tad, nu, jūs varētu viņu it kā rēķināt. Un vai ir kāds, kurš vēlas patstāvīgi mēģināt to izrēķināt un uzrakstīt assembleru kodu, kurš šo lietiņu izdarītu? Ja kāds vēlās, tad viņš to var darīt. Un, nezinu, izslēgt skaņu, savā nodabā tur rēķināt. Tā kā tāda iespēja ir. Un mājas darbā tāpat tas būs jādara, tikai drusciņu citādākā veidā. Bet, nu, es tad tomēr tā kā stāstīšu, varat klausīties, varat neklausīties, tie, kas visu jau zina. Tad kā mēs varētu sareizināt divus skaitļus? Kā mēs varētu sareizināt divus skaitļus ar mikrokontroleri, kuram iekšā nav reizinātāja? Un, nu, teiksim, kaut kādiem pašiem lētākajiem mikrokontroleriem arī skaitļu reizinātājs var arī nebūt. Vai mēs varam kaut kā ar mūsu mikrokontroleri sareizināt divus skaitļus? Tā. Jāapskatās MCU instrukciju sarakstā. Tad nemaz nav. Tā. Jāapskatās. Mūsu mikrokontroleram instruction set Excelītī jāapstāst, kādas mums ir pieejamas funkcijas. Tātad mums ir pieejamas instrukcijas no matemātiskajām šīs, tad ir compare, LDI, LDR, store, jump, branch. Nu, var sakot, principā mums vajadzētu kaut kā salīmēt kopā divu skaitļu reizināšanu, izmantojot šīs te matemātiskās, aritmētiskās un loģiskās darbības. Mēs varam saskaitīt ar carry, uztaisīt increment, decrement, neg, sub, SBC, mov, and, or, x, or not, logical shift left, logical shift right, rotate left un rotate right. Jā. Vai jūs varat čatiņā ierakstīt, kā mēs varētu sareizināt tos divus skaitļus, izmantojot tikai tās aritmētiskās darbības, kuras mums ir pieejamas, kādi varētu būt veidi, kā to izdarīt.
var, teiksim, apdomāties un čatiņā ierakstīt kaut kādu algoritmu vai kaut kādu C kodu, kurš sareizinātu divus skaitļus. Un par tiem datu tipiem var neuztraukties šobrīd vairāk, vai tas 8-bitīgs vai 16-bitīgs skaitlis vairāk, tieši kā mēs varam sareizināt divus skaitļus bez reizināšanas, bet ar kaut kādām citām darbībām. Tā, kur mums ir čatiņš. Varētu varbūt tās, piemēram, reizināšanu realizēt, izmantojot saskaitīšanu. Teiksim, mums ir divi skaitļi, A un B, kur nozīmē A reizes B. Vai tas gadījumā nenozīmē B pieskaitīt pašu sev A reižu skaitu? Tā. Tātad mums ir A vienāds ar 5 un B vienāds ar 4. Ko nozīmē 5 reiz 4? Nu, tas ir, to var pierakstīt divos veidos. Pirmais veids ir 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Otrs veids ir 5 plus 5 plus 5 plus 5. Tātad pieskaitīt skaitli pašu sev klāt tik reizes, cik norāda otrais skaitlis. Jā. Nu, es varbūt tās uzrakstīšu tādu C programmēšanas valodas pseidokodu. Nu, piemēram, nezinu, jau ar kaut kādām vērtībām. A vienāds ar 5, B vienāds ar 4, un tad kā realizēt A reiz B. Nu, piemēram, man pirmais, kas ienāk prātā, ir tā saskaitīšana. Tas nav vienīgais veids. Bet, nu, piemēram, tas būtu tāds. While A lielāks par 0. Uztaisīsim tad kaut kādu rezultāts ir, piemēram, C. Vienāds sākumā viņš vienāds ar 0. Sākumā C vienāds ar 0. C vienāds C plus B. A mīnus mīnus. Un viss. Kaut kā šitādā veidā. Nu, varbūt tās pat es rakstīšu. Jūs zināt, ko nozīmē plus vienāds? Plus vienāds ir tas pats, kas C vienāds C plus B. Un tā kā mums asamblerā, jebkurā gadījumā C ierakstīsies iekšā summas rezultāts, tad šādi rakstīt pat ir diezgan viegli. Tātad mums ir A, 5, B, 4. Piemēram, C vajag sākumā uzstādīt uz 0. Un kamēr A lielāks par 0, C plus vienāds ar B, tad C rezultātam mēs pieskaitam klāt B un A samazinām pa 1. Šajā gadījumā sanāktu tā, A ir 5, 5 lielāks par 0, tātad rezultāts ir 0 plus 5. Tad pirmajā gadījumā A ir 5, B ir 4, C ir 0. Mēs pieskaitam C to četrnieku un A samazinām pa 1 uz 4. Tālāk C mēs pieskaitam četrnieku vēlreiz, viņš būs vienāds ar 8. A būs vienāds ar 3. A lielāks par 0, pieskaitam C. A tad būs 2, C būs 16. A nodilst līdz vienniekam.
viņš joprojām lielāks par 0, tāpēc izpildās 16 plus 4, 20. A atņem 1, viņš kļūst vienāds ar 0, un no tā while cikla iziet ārā. Ja, tad mēs, teiksim, šādi varētu, tādu asamblera kodiņu uztaisīt, ja? Varēsim izmēģināt tādu. Tad tā darīsim. Mūsu C programmēšanas valodas pseidokods būs šāds, while A lielāks par 0, C plus vienāds B, A mīnus mīnus. Kur mēs varētu viņu rakstīt? Piemēram, šeit kaut kur. Blā, blā, blā. Šeit. Tātad pirmais uzdevums ir nolasīt A un B no operatīvās atmiņas. Tātad A atrodas 0. adresē, B atrodas 1. adresē, un tāpēc mēs varam vienkārši atstāt šīs te instrukcijas, pat baigi neko nemainot. Assemblerī mums ir ielādēt no RAM reģistrā R0 to, kas atrodas adresē, RAM adresē numur 0. Ok, tātad reģistrā numur R0 mums būs skaitlis A, reģis R0 iz A, vienkārši tā pierakstīšu, lai, tā kā nenojūk. Un īstenībā assemblerā ir tāda lieta kā .def, tāds, man liekas, bet assemblers ir case insensitive, vai jūs rakstat ar lieliem burtiem vai ar maziem, assemblerā pilnīgi vienalga. Ir tāds .def, kad var nodefinēt kaut ko vai piešķirt viņam nosaukumu. Piemēram, assemblerā bieži tad arī tā rakstīt .def, tur R0 A, un turpmāk rakstīt A, un tad pirmais solis assemblera procesā ir iziet cauri visiem defiem un visus tos, kas ir kaut kā nodefinēti, copy, find and replace, aizvietot ar to oriģinālo nosaukumu. Tad īstenībā assembleris supportē tādu lietu kā .def direktīvu, un ar to var reģistriem piešķirt kaut kādus smukākus nosaukumus, un tad ir vieglāk programmēt. Bet, tā kā mēs assemblējam ar roku, tad mēs to varbūt tā nedarīsim šobrīd. Un arī tie kodi mums nav tik sarežģīti. Bet, jums ir vienkārši vērts zināt, ja jums kādreiz reāli kaut kas jāprogrammē assemblerā, kāds driveris vai kaut kas tam līdzīgs, vai kaut kāda super ātra funkcija, tad tāda lieta ir iespējama. .def direktīva ļauj piešķirt reģistriem kaut kādus smukākus nosaukumus. Tā, tad B, skaitlīta B, kurš atrodas atmiņas adresē numur 1, mēs ielādēsim reģistrā numuru R1. Tas nozīmē, ka es varu pierakstīt, ka R1 is B. Tā, lai vieglāk saprast. Un tad rezultāts. Tā kā es jau minēju, rezultāts 16-bitīgs. Tas nozīmē, ka rezultāts mums rakstīsies pāri 2 reģistriem. Un es pilnīgi uz dūlo izvēlos, piemēram, ka to rezultātu mēs glabāsim reģistru pārī R2, R3. Un turklāt parasti augšējo daļu raksta pirmo, tātad reģistru pāris R3, R2 ir C. Reģistru pāris R3, augšējā daļa R2, apakšējā daļa ir skaitlis C. Tā, un sākumā viņu vajag nonullēt. Mums rezultātu vajag sākumā tukšu 0. Tātad assemblerā pirmā rindiņa ir pareizi, otrā ir pareizi. Nākamā rindiņa mums būs, piemēram, LDI, ielādēt reģistrā R2, 0. Un nākamā ir LDI, reģistrā R3, ielādējam arī 0. Tādā veidā mēs dabonam, ka reģistrā ka C ir vienāds ar 0. Reģistrā pārī R3, R2 ir 0. Ok, tālāk. Tālāk mums jārealizē ļoti vienkāršs kods. C programmēšanas valodā tas ir 3 rindiņas. Jā. Tātad pirmais ir while A lielāks par 0.
Tātad vispirms mums vajag apskatīties, cik ir skaitlis A, kas atrodas reģistrā R0. Mēs negribam veikt nekādu tur aritmētisko darbību ar viņu, mēs gribam tikai paskatīties, vai viņš nav vienāds ar 0. Un tam mikrokontroleros varētu darīt divas lietas, divi veidi. Pirmais veids varētu būt uztaisīt viņam AND pašam ar sevi. Tur, kur vai OR pašam ar sevi. Jā. Jo tur, kur ir viennieki, tur paliks viennieki, un tur, kur ir nulles, tur paliks nulles, un rezultāts ierakstīsies tieši tāds pats. Principā 5 OR 5 vienāds ar 5 vai 5 AND 5 vienāds ar 5, bet tas, kas notiktu tajā procesā, būtu, ka uzstādītos zero karodziņš tad, ja aritmētiskās darbības rezultāts būtu 0. Un tā mēs zinātu, vai A ir 0 vai A ir lielāks par 0. Jā? Līdz ar to mikrokontroleriem daudziem ir tāda instrukcija ar nosaukumu TST, test, kas pārbauda, vai kaut kāds reģistrs, tur test, piemēram, R0, viņš pārbauda, vai reģistrs ir vienāds ar 0, vai viņš ir negatīvs, vai viņš ir pozitīvs. Jo, ja mēs apskatāmies, teiksim, mūsu CPU Arithmetic Logic Unit, tad pēc aritmētiskās darbības viņš uzstāda visus karodziņus. Zero karodziņš uzstādās tad, ja rezultāts ir visas nulles, un negatīva karodziņš, piemēram, uzstādās, ja augšējais bits ir viennieks, tad mēs varam arī zināt, ka reģistrs ir vai nav negatīvs divnieka papildu kodu formātā. Nu, tas carry un signed overflow nav aktuāli, bet N un Z updatētos. Un īstenībā mikrokontroleriem tā nav atsevišķa instrukcija test. Īstenībā viņa uztranslējās faktiski uz OR R0, R0, nu vai OR reģistrs pats ar sevi. Īstenībā tā nav atsevišķa kaut kāda instrukcija ar savu instrukcijas vārdu, kurš tur jāimplementē un tā tālāk, bet tas vienkārši uztaisa OR pašam ar sevi vai arī AND pašam ar sevi. Nu, tas ir vienalga, viņi vienādi strādā. Tad tā mēs arī vienkārši izdarīsim. Test instrukcijas vietā, kur tāpat procesoriem ir tā kā mākslīga, sintezēta tur. Mēs rakstīsim OR R0, tas kā R0 ir A, ar R0. Un ja mēs šādu uzrakstam, pierakstīšu komentārā, OR A with itself to test if it is 0. Tātad mēs uztaisam OR skaitlim A pašam ar sevi, viņš neizmainās, bet uzstādītos zero karodziņš, viņš būtu vienāds ar 0. Tas ir tas A lielāks par 0 salīdzināšana, tas compare. Mums ir asamblera instrukcija compare, bet viņa strādā uz diviem reģistriem, un viņa atņem reģistrus vienu no otra. Un tāpēc šajā gadījumā viņš īsti nedarētu. Tad mums būtu trešajā reģistrā jāielādē 0, un tad jāsalīdzina ar 0 ar compare. Bet tas tā kā paņem vēl vienu reģistru, un vienkārši jums ir vērts atcerēties, un arī bišķiņ prāta asināšanai, ka hei, OR pašam ar sevi uzstādīs zero karodziņu, ja tas reģistrs ar 0 ir 0. Ok, nākamais. Ja A ir 0, tad mums ir jālec uz koda beigām. Un tāpēc mums te būs tāds conditional branch. Vispirms es tagad nerakstīšu vidiņu. Tā kā, nu tā teikt, to be continued. Bet es uzrakstīšu tagad tās pašas beigas. Pašās beigās tas, ko mēs izdarām, mums ir jāsaglabā reģistrs pāris ar 2 ar 3, kas ir tas C, adresītē 2, 3.
Tātad mums vajag to store instrukcijas. Es viņas vienkārši nokopēšu no tā iepriekšējā koda, kas mums te bija. Tātad koda beigas ir tā kā uzdevumā rakstīts, rezultātu ierakstīt adrešu pārī 0x02, 0x03. Tas nozīmē, ka reģistru R0 man jāsaglabā adresē, nevis reģistru R0, bet reģistru R2 jāsaglabā adresē numur 2, un reģistru R3 jāsaglabā adresē numur 3. Un tad 2 ir apakšējā daļa un 3 ir augšējā daļa. Un beigās ir jump and, to es nokopēšu vienkārši šobrīd. And jump and programmas beigas. Nu, lūk, un tā tad pieņemsim, ka jau pašā sākumā A ir 0. Pieņemsim, ka kāds grib izjokot mūsu kodu, pārbaudīt, vai mūsu kods labi strādā, un viņš sākumā pasaka jau A ir 0, B ir, teiksim, 4, un mēs zinām 0 reiz 4 ir 0, rezultāts būs 0. Tas nozīmē, ka jau pašā sākumā, ja R0 ir 0, tad mēs uzreiz varam lekt uz to vietu asamblera kodā, kurā mēs saglabājam rezultātu. Un to vietu mēs varētu kaut kā nosaukt. Piemēram, mēs viņu varētu nosaukt. Un parasti tie nosaukumi diezgan īsi, jo mums vajag iekļauties 8 simbolos. Tūlīt mēs viņu varētu nosaukt pār, teiksim, res, tā kā result. Un tā būs atsevišķa vieta kaut kāda asamblera rindiņa. Tātad rezultātu saglabā ramā. Un šajā gadījumā ir tā, ja jau pašā sākumā A ir vienāds ar 0, ja mēs uztaisam or A pašam ar sevi un sanāca 0, tad mums vajag lekt uz to res, un tam tiek izmantots branch instrukcija, branch if equal. Bet apsīsimies viņu pilnos atšifrējumus, varbūt tās tā būtu vispareizāk. Tātad, ja 0 karodziņš ir viennieks, jā, tātad uztaisot or pašam ar sevi, ja rezultāts ir 0, 0 karodziņš uzstādās vienāds ar 1. Ja 0 karodziņš ir viennieks, tad mums ir jālec pāri visām tām reizināšanām un jādodās pa taisno uz vietiņu, kur ir rezultāta saglabāšana. Un tāpēc šajā vietā ir jāraksta branch if equal. Tas ir vienkārši tas nosaukums. Principā viņam ir otrs nosaukums, un tas ir branch if 0 set, BRZS, ir otrs nosaukums tam branch if equal. Bet, kaut kā vairāk tiek izmantots tas branch if equal, BREQ, un tāpēc es te to arī rakstīšu. Tātad BREQ. Tātad, ja 0 karodziņš ir uzstādīts, tad brīdī, kad šī rindiņa tiek izpildīta, viņš leks uz to vietu, kur mēs pateiksim, piemēram, uz res. Un es pierakstu komentāru. If A vienāds ar 0, then jump to res. Jo branch ir pilnīgi tas pats, kas jumps, tikai ar nosacījumu. Tad viņš paskatās karodziņu, ja karodziņš ir tāds, kādu vajag, tad viņš lec. Ja karodziņš nav tāds, kādu vajag, tad viņš nelec, tad viņš izpilda nākamo rindiņu, kas būs šeit. Tātad, ja A vienāds ar 0, tad lekt pāri kodam uz to rezultātu saglabāšanu uzreiz. Ok, bet savukārt, ja viņš nav vienāds ar 0, ja A ir, piemēram, 5, tad 0 karodziņš nebūs uzsatojies. Tad mums vajag C pieskaitīt klāt B. Un kā mēs to varam izdarīt? Tas ir jādara, lai būtu pareizi, tas ir jādara tā kā divās instrukcijās. Jāpieskaita C apakšējai daļai B, un C augšējai daļai jāpieskaita 0 plus carry.
Jo, piemēram, ja mums B ir skaitlis 255, tad, pirmajā reizē C būs ienācis 255, bet otrajā reizē būs overflows apakšējai daļai, un augšējai daļai jāpieskaita 0 plus carry. Kāpēc? Tāpēc, ka B mēs varam ekspandot uz 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, B, 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 B. Mēs it kā uzstādām vienādus bitu skaitus B un C, un savukārt C ir viss 16-bitīgs skaitlis. B 8-bitīgs skaitlis ir tas pats, kas 16-bitīgs B, kad priekšā ir pieliktas 8 nulles. Un tad, kad mēs viņus saskaitām, tad apakšējai C daļai pieskaita B, un augšējai C daļai pieskaita 0 plus carry. Tas nozīmē, ka mums ir jāievieš vēl viens palīgi reģistrs, vai arī jāveic inkrements tad, ja carry karodziņš ir uzstādīts. Varbūt pat ir tā, ka parasti procesoriem ar tiem reģistriem baigi tā neķēzījās apkārt, tāpēc mēs izmantosim treniņa nolūkos vēl vienu conditional vēlāk. Ja carry karodziņš ir uzstādīts, tad inkrementēsim C augšējo daļu. Ja nē, tad to nedarīsim. Bet, labi, tā tad C plus vienāds ar B. Vispirms jāpieskaita apakšējā daļa. Tātad add, pieskaitīsim pie C apakšējās daļas, kur atrodas reģistrā R2, reģistrā B, jeb R1 saturu. Tātad R1. Pierakstīšu komentāru. Add C, add B to lower part of C. Šitā. Mēs pieskaitām. Var gadīties, ka saskaitīšanas rezultātā bija overflow, tāpēc, ka apakšējā daļā mēs skaitām daudzas reizes un kaut kādā brīdī viņam ir jāpārplūst arī uz augšējo daļu. Un tad mēs varam izmantot to conditional, kas ir branch if carry set, BRCS. Un branch if carry set ir divi nosaukumi, branch if carry set vai arī branch if lower, tāpēc, ka tad, ja atņem divus skaļus vienu no otra, un pirmais bija mazāks, otrs bija lielāks, tad carry bits arī uzstādīsies, jo viņš tā kā izņemās no turienes, kur nav vairs iespējams aizņemties. Bet mēs izmantosim branch if carry set. Tad es tagad rakstu branch if carry set, branch if carry set, un mums ir kaut kur jāizlec. Vispirms es uzrakstīšu, kam ir jālec pāri, un tas ir tas asemblerā, tas grūtais, kādā secībā tad īsti to visu rakstīt, lai nenojuktu, bet, vienkārši kaut kā jāmēģina to lipināt, un tad jau sanāk. Labi, es vispirms iedošu nosaukumu, tātad branch if carry set, un tā vieta, uz kuru jālec kodā, mēs viņu nosauksim par, piemēram, skip int 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apsī. Jānodzēš kaut kādi burti. Labi, šitā uzrakstīšu. Skip int. Sorry. Pareizi ir assemblerā visi if ir pretējie. Tātad, ja carries nav uzstādīts, tad vajag lekt pāri tai C augšējās daļas palielināšanai. Tāpēc šeit ir branch if carry clear. If carry not set, then don't add +1 to C upper part. Tā mēs varētu uzrakstīt. Tātad, ja carries nav 1, tad mums nav jāpieskaita C augšējai daļai viennieciņš. Un savukārt, ja viņš ir 1, tad mēs pieskaitīsim, tad viņš neliks pāri šai te instrukcijai, kura ir int palielināt par 1 C augšējo daļu, kura glabājas reģistrā R3.
Ok, tālāk. Viss šitais, šīs 3 rindiņas, pieskaita B klāt tam C. C palielina par B. Pieskaita apakšējo daļu. Ja Kerijs uzstādās, tad viņš palielina arī augšējo C daļu par 1. Un nākamā darbība ir A mīnus mīnus. Un tā kā es jums jau solīju, tā kā programmēšanā ļoti bieži ir plus, plus, mīnus, mīnus, tad mikrokontrolerim ir speciāls instrukcijas priekš tā. Un tā saucās dec R0. Un šis ir A mīnus mīnus, tieši šī vieta. Un šī vieta arī ir skip ints, jo mēs pieskaitījām B pie C apakšējās daļas, un tad mēs paskatāmies carry bitu. Ja carry bits ir 0, tad lecam pāri šai te ints R3 instrukcijai uz nākamo, un tāpēc tās nākamās instrukcijas rindiņas nosaukums ir skip ints. Mēs pārlecam tam ink pāri. Ir mikrokontroleri tādi kā atvēl mikrokontroleris, kuram ir speciāla instrukcija skip if carry clear, piemēram, kas nozīmē pārlikt vienai rindiņai pāri. Viņš tā kā izvēlās programma counters +1 vai programma counters +2. Tas ir tā, bet šajā gadījumā mums ir vienkārši branči. Ok, mēs esam samazinājuši A par 1, un tālāk šī te C programmēšanas kods mums saka, ka mums jādodas atpakaļ uz to while A lielāks par 0. Mums ir jāsalīdzina, vai A jau nav kļūst vienāds ar 0. Un tas notiek šī te rindiņā or R0, R0, un tāpēc es viņai varu priekšā rakstīt, piemēram, un bieži tā arī to sauc, loop. Un viņam var pierakstīt kaut kādu kārtas numuru, tāpēc, ka viņi var būt vairāki kodā, tāpēc es rakstīšu loop 1. Šis ir tā kā cikla sākums, un cikla beigās ir rakstīts jump uz loop 1. Go back to the beginning of while loop. Ok, viņš dodās atpakaļ uz šejieni. Šajā rindiņā loop 1 or R0, R0, viņš salīdzina, vai A lielāks par 0. Es varbūt tās pierakstīšu. Tātad pielikšu būtu A lielāks par 0. Šeit viņš tā kā izreikina, vai A lielāks par 0. Žodās sākumu. Ja A ir nodils līdz 0, jo mēs katreiz no viņa vienu atņemam, tad viņš brančos uz res, saglabās rezultātu un programma beigsies. Ja nē, tad viņš pieskaitīs C, B vēlreiz. Ja būs overflows, tad pieskaitīs arī C augšējai 1, tad samazinās A par 1 un lieks atkal uz cikla sākumu. Un tā tālāk, un tā, kamēr A nodils līdz 0, un kad viņš nodils līdz 0, tad viņš izies ārā, saglabās rezultātu ramā un ieies tajā jump end. Tā kā īstenībā mēs to asamblera kodiņu esam pabeiguši, visticamāk, iespējams. Bet, protams, ka viņš ir jānotestē. Tagad viņš jāpārtranslē uz brīnišķīgo mašīnu kodu un jāpārbauda. Varat paskatīties to kodu, pameditēt un padomāt, vai viss ir pilnīgi skaidrs. Un, ja kaut kas nav skaidrs, tad rakstiet čatā, ja ir kaut kādi jautājumi. Jā. Es tikmēr iztulkošu uz mašīnu kodu. Tātad load R0, lai tas bija pareizi. LDI. LDI ir 0010, tātad 0x. 0010 ir divnieks. Reģistrā R2 tas ir divnieks.
un vērtība 0, 0 ir 0, 0. Tālāk, reģistrāna numur 3, 0x. LDI ir 2, reģistra numurs ir 3, skaitlis, kur ielādēt, ir 0, 0. Visu to pašu var izdarīt arī ar aritmētisko darbību XOR reģistram pašam ar sevi. Jā, jūs varētu teikt, kā, bet pēc reseta taču visi reģistri uzstādījās 0. Tā ir taisnība, bet mēs varbūt trendiņa pēc tomēr inicializēsim visus mainīgos. Ja šo kodu mēs, piemēram, ieliktu kaut kur programmas vidū, tad nav garantēts, ka tur būs 0 tajos reģistros. Un tāpēc mēs viņus tā kā tomēr notīram. LDI ir 2, 0, LDI ir 3, 0. Loop ir OR ar 0, ar 0. OR ir Arithmetic Logic Unit darbība, 0x0. Reģistra numurs ir 0. OR darbība ir numur 9. Un reģistram pašam ar sevi ar 0 reģistru. Tātad 0090. Tālāk branch if equal. Branch if equal ir 5. Tātad sākums brancham ir 0x6. Tālāk conditions ir numur 5. Tā kā te rakstīs branch if equal ir conditions numur 5. Un adrese, uz kuru lekt, ir res. Un res atrodas 12. vietiņā, un 12 heksadecimāli ir C, laikam 0, C, A ir 10, B ir 11, C ir 12. Tātad 12. adresīta, tātad C. Nākamais ir add. Add ir Arithmetic Logic Unit darbība, tāpēc 0. R2 otrajam reģistram pieskaitīt. Add ir 0. darbība, un reģistrs ar 1, tātad viennieciņš. Atvainojiet par to iepriekšējo, kur bija tas resets ir 12. pozīcijā vai 11. Vai nebija tā, ka jāskaita no 0 tās rindiņas vai nē? Jā, tātad ir tā, kā Notepad++ sāk numerāciju no viennieka, bet mums ir tā kā atmiņa sākas no 0, tad, lai mums katru reizi nevajadzētu tur nojūgties, atceroties vai neatceroties, pieskaitīt vai atņemt viens, tad mēs 0. atmiņas pozīcijā ierakstīsim dummy bezjēdzīgu instrukciju OR ar 0, kura principā neko neizdara. Un vienkārši savu kodu mēs sāksim rakstīt no pirmās adreses. Un tad mums nav jāskaita. Es atceros, jā, paldies. Jā, tātad tā, add R2, R1, divniekam pieskait viennieku. Tie, kas paši rakst, jūs varat arī tā nedarīt, bet es vienkārši izdomāju, ka tā varbūt tās ir vieglāk. 0x, branch if carry clear. Branch ir 6. instrukcija, carry clear ir 0. conditions, un adresu, uz kuru lekt, ir skip ints 10. Tātad 0a heksadecimāli. Tālāk inkrementēt R3. 0x Arithmetic Logic Unit viss sākas ar 0. Reģistrs ir 3. Darbība ir ints, tātad 2. Un otrs reģistrs, tur var 0 likt, tur var jebkur likt, viņš netiek izmantots. Tālāk dec 0x dekrement. Tātad Arithmetic Logic Unit darbība, tātad 0, dekrement reģistrs 0, dec numurs ir 3 un otrs reģistrs jebkurš 0 vienkārši. Tālāk jump. Jump ir 0x5, tālāk nākamie 4 biti 0 un adresu, uz kuru lekt, loop ir 5, tātad 0,5. Nākamais ir store R2 otrajā vietiņā. Šito būs bišķi nepareizi. Store str 0100 ir 4. Reģistrs numur R2, tāpēc te ir divnieks.
Un adrese ir 2.02. Jā, tur nav. Store ir 4, reģis ir 3, un adrese, kurā jāsaglabā, ir 0.3. Un tālāk jump end ir 14. rinda. Tātad 0x50 un adresīt, uz kur jālec, ir 14a ir 10, b ir 11, c ir 12, d ir 13, e ir 14, tātad 0e. Šitāds kods varētu būt. Tagad viņš ir jāpārbaksta iekšā mūsu mikrokontrolerī iekšu Logisim. Šeit jāuzspiež, piemēram, clear contents un tad edit contents. Vienkārši, lai nemaisās. Un 0. adresītē mēs ierakstam dummy instrukciju 0090, vienkārši tāpēc, lai mēs varam no pirmās savu kodu rakstīt. Tā instrukcija vienkārši uztais reģistram ar 0 pašam ar sevi, kas neko neizmaina. Un mūsu kods sākas ar 3000. Nākamā vietiņa ir 3101. Nākamā ir 2200. Nākamā ir 2300. 0090, 650C, 0201, 600A, 0320, 0030, 5005, 4202, 4303 un 500E. Jāpārbauda viss pareizi. 3, 301, 220, 230, 0090, 65C, 21, 600A, 0320, 0030, 550, 402, 403, 05E. Ok. Un tagad, kas mums jāizdara, mums ir jāpārbauda. Rama adresē numuru 0 es ierakstīšu, piemēram, es nezinu, 2x4, 8. 2x4, 8 nospiežu reset un sāku klikšķināt kloku. Pirmajā darbībā viņš nolasa 2, otrajā 4. Ieiešu reģistros, apstīšos. 2 un 4. Un tad es speciāli ierakstīšu tajos reģistros kaut ko, lai pārbaudītu, vai viņš jums nodzēš. Nākamā instrukcija ir klokas kāpjošā, krītošā. Vajadzētu būt, ka viņš ir notīrījis tos reģistrus ar 2 ar 3 ir 0. Tas ir pareizi izdarīts. Tālāk viņš uztaisa OR reģistram ar viens pašam ar sevi. To mēs varam pārliecinoties, ieejot CPU Arithmetic Logic Unit. Tātad izvēlētā instrukcija ir instrukcija numur 9, un tā ir OR. Un tātad 2 ir 2, un 0 karodziņš nav uzstādīts, jo nav vienāds ar 0. Un tagad viņš darīs sekojošo. Viņš saskaitīs, viņš izpildīs branch if equal. Viņš paskatījās, ka carry, ka 0 karodziņš nav 0, tāpēc viņš neleca nekur, viņš izpilda nākamo instrukciju, kur ir pieskaita reģistram ar 2, reģistru ar 1. Ieejam iekšā, paskatāmies. R2 bija 0, R1 ir 4, 4 tiek ieskaitīts tajā reģistrā ar 2, tātad 4. Nākamā instrukcija ir paskatīties, vai pēc šīs darbības gadījumā carry karodziņš nav uzstādīts 1. Mēs redzam, ka viņš ir 0, un tāpēc vajadzētu būt, ka viņš pārliks pāri šai te nākamajai instrukcijai. Kāpjošajā frontē nolasa instrukciju. Un instrukcija viņam saka, ka nākamā programma countera vērtība būs 10. Viņš šobrīd ir 8. instrukcijā. Plus 1 būtu 9. instrukcija, bet
viņš ir nolasījis instrukciju, viņš jau tā kā analogā veidā jau lasa to status reģistru, un status reģistra carry bits šajā te, es jums laikam nemaz nepateicu, šitā te daļa, kas ir šitais dīvainais ands, or, XOR un muksis, ar muksi no instrukcijas tiem augšējiem 4 bitiem tiek izvēlēts, kurš karodziņš no tā status reģistra tiek paņemts. Status reģistrs ir 4 biti, un viņi te ir izvērsti 0, 1, 2, 3 bits. Un viņš izvēlās, kuru bitu padot tālāk uz to salīdzināšanu. Un tad viņš viņu salīdzina ar to vērtību, kas tur ir tajos 4 bitos iekodēta. Un, attiecīgi, jo tur ir izvēlēties vai carry set vai carry clear, tad vienkārši viņš salīdzina to karodziņu vai nu ar nulīti vai nu ar viennieciņu. Ja rezultāti ir vienādi, tad ir compare match, un viņš saka programmu counterim izvēlēties nevis +1, bet ar šo multiplexoru viņš izvēlas nevis +1, bet apakšējos 8 bitus no programmas vārda. Tāpēc programmas vārda apakšējie 8 biti ir tā adresa, uz kuru lekt, ja tas conditions ir true. Un attiecīgi, piemēram, šajā gadījumā viņš salīdzina carry clear, carry ir clear, un tāpēc programma counters būs nevis +1, bet viņš leks uz to 10. Instrukciju. Un tā kā viņš ir 8, viņam sanāk, ka viņš pārliks vienai pāri uz 10. Varam apstīties uz krītošo fronti, viņš palica par vienu uz leju, nevis uz nākamo. Jā. Tā darbojas tas branch, vienkārši programma counteri uzliek nevis +1, bet uz to adresi jauno, uz kuru jālec. Tālāk pēc tā ir inkrementēt reģistru R3. Tam pārlec pāri. Dekrementēt reģistru R0. Apstīsimies, tātad reģistrs R0 ir 2, kas notiks tad, ja es nospiežu kāpjošā krītošā fronte, ieejam iekšā, apskatāmies, un reģistrs R0 ir nokrities no 2 uz 0, uz viennieku. Tātad pa 1 ir samazinājies. Tātad mēs esam pa 1 soli tuvāk beigām. Un viņš lec tagad uz cikla sākumu. Pirmā cikla sākuma darbība ir salīdzināt, vai A gadījumā jau nav vienāds ar 1. Viņš salīdzina. Ja būtu vienāds ar 1, viņš lekt uz beigām, bet viņš neliks. Tālāk viņš pieskaita rezultātam vēl vienreiz 4, tāpēc rezultāts jau ir 8. Un tālāk viņš nebija overflows, tāpēc viņš C augšējai daļai neko neskaita klāt. Tagad viņš samazina reģistru ar 0 par 1, tur bija viennieks, tagad ir 0. Un lec uz cikla sākumu. Cikla sākumā viņš salīdzina, vai reģistrs R0 gadījumā nav vienāds ar 0. Un ja mēs apskatāmies tajā CPU, Arithmetic Logic Unit, tad 0 karodziņš ir high, augstā līmenī 1 true, tāpēc kā reģistra 0 ir nodilis līdz 0. Karodziņš tātad ir 1, un tas nozīmē, ka šī instrukcija, viņa nolasa to karodziņu, un kur var redzēt, tātad status reģistrs ienāk muksī, viņš tiek izvērsts bits numur tur 1 ir augsts. Mums vajag augstu no šī instrukcijas vārda, tiem 4 bitiem, viens no tiem bitiem ir augsts, un tas tiek salīdzināts. Tur ir 0, blā, blā, blā. 0 šajā gadījumā nozīmē lekt, nevis nelikt, tāpēc, ka moksim 0 nozīmē lekt. Un programma counters atrodas 6. instrukcijā, bet tā kā 0 karodziņš ir augstā līmenī, un izpildās tas slēgšanas nosacījums, tad programma counters būs nevis +1, kas ir 7, bet viņš paņems apakšējos 8 bitus no instrukcijas vārdu, ielādēs iekšā, tātad 12, un viņš pārliks uz 12. instrukciju. Kur viņš aizliks uz 12. instrukciju, 0C. Un tā 12. instrukcija ir vienkārši izmest ārā uz ramu rezultātu.
un tad kloku var darbināt, un nekas vairāk nenotiek. Tad, kā redzat, 2 reiz 4 viņš saglabāja 8. Ok, es ceru, ka sapratāt. Uzspiedīsim reset. Nu, redzat, piemēram, tad, kad condition tur neizpildās, tad šis te signāls ir augsts un programma counters paņem programma counter +1. Varbūt tas tā nebija saprotams. Nu, varbūt būtu bijis labāk, ja būtu otrādāk, ka 0 nozīmē pieskaitīt 1 un 1 nozīmē paņemt tos 4 bitus, bet, nu, tā ir sataisīts. Labi, tātad, nu, kods izskatās, ka strādā, un tagad viņu vajadzētu pārbaudīt arī ar lielākiem skaitļiem. Nu, tādiem, lai ir tas overflows, piemēram, kādiem skaitļiem, nezinu, tur 155 reiz, tur 38. Rezultāts ir vairāk nekā 4 biti. Tad 155, 38, 155 ir 9b. Tātad pirmo es rakstu 9b. Un otrais, ko es rakstu, ir, tas pats 38, piemēram. 38 heksadecimāli ir 26, tātad es rakstu šeit 26. Tātad mikrokontroleru noresetoju, ramā es ierakstu 0 vienkārši, lai tur nav nekā. Un tagad, jāsāk klikšķināt. Nolas vienu skaitu, nolas otru. Pārbaudām. 9b, 26. Tagad jūs droši vien domājat, OMG. Tagad pasniedzējs 138 reizes ies iekšā un rādīs, ka tur viss notiek. Es domāju, es tā nedarīšu. Es pieņemu, ka jūs man vienkārši ticat, ka tur viss notiek tā, kā vajag. Un tagad sanāk vienkārši daudz klikšķināties ar to kloku. Un cik reizes man tā būs jāklikšķina, vai jūs varat īstenībā izrēķināt? Šis ir ļoti labs praktiskais uzdevums. Izrēķiniet tagad tieši uz kalkulātora vai uz papīra, cik reizes man jānospiež kloks, lai sareizinātu šos te divus skaitļus. Un īstenībā tā ir tāda datorzinātnes nozare, kas nodarbojas ar algoritmu ātruma pētīšanu, un tur vienkārši tiek apmēram uzmests, kāds ir sliktākais scenārijs, worst case scenario, cik reizes man ir tas kloks jāspiež, un ar to tiek noteikts, cik tas algoritms ir labs vai slikts. Tad tagad izrēķiniet, cik reizes man šobrīd būs tas kloks jānospiež, vismaz apmēram, nav precīzi jāizrēķina, bet no apmēram. Un izrēķiniet, cik ir sliktākajā gadījumā man reizes tas kloks jānospiež. Kamēr es klikšķinos, jūs varat rēķināt un ierakstiet čatiņā, cik reizīts jānospiež kloks sliktākajā gadījumā, lai sareizinātu 28 bitu skaidrs ar šo mūsu brīnišķīgo algoritmu. Kāds jau sarēķināja? Tā, šeit, čats. Čats kaut kā nenāk uz ekrāna. Lai nebūtu tik daudz jāklikšķinās, Logisimā ir tāda opcija Simulate, un tad izvēlas tick frequency un ticks enabled. Un tad viņš atrod kloku, un viņš to kloku vienkārši pats klikšķina. Šobrīd ātrums ir 1 pustikšķis sekundē sanāk.
Viņš vienreiz sekundē pārsēdz, tas nozīmē īstenībā tik paša CPU frekvence šobrīd ir 0,5 Hz. Nu, uzliksim kaut ko ātrāku. Nu, piemēram, 2 kHz. Un tad, kad viņš ir aizgājis uz end, tad mēs varam tos tikus apturēt, jo viņš tālāk neiet. Un viņš ir sareizinājis tos divus skaitļus. Vispirms uz kalkulātoru pārbaudīsim, vai viņš ir sareizinājis pareizi. Tātad man bija 155 reiz 38 laikam, jā. Ir 5890, un tas heksdecimāli pierakstās 0,2 ir apakšējā daļa, un 1,7 ir augšējā daļa 0,2, 1,7. Tātad viņš ir saglabājis, ierakstījis pareizi. Tātad visticamāk mums tas kods strādā pareizi, jo viņš sareizināja pareizi. Ar visiem overflowiem, ar visu. Tad, kad bija apakšējā daļa pieaugusi jau lielāka nekā var saturēt, tad viņš augšējai daļai to overflow pieskaitīja. Un te ir tāda lieta, kam jums mazliet tā kā ir jātic, bet saskaitot 2 8 bitu skaitļus, piemēram, visi viennieki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Overflows nekad nebūs lielāks par 1 bitu. Un tāpēc mēs droši varējām likt inkrementēt augšējo daļu, tas ir +1, jo saskaitot 2 8 bitu skaitļus, rezultātam nekad overflows nebūs lielāks par 1 bitu, ja par 1. Tāpēc tur nav tā, ka tam C var dažreiz pieskaitīties 1, dažreiz 2, dažreiz 5. Nē. Ja mēs saskaitām 2 8 bitu skaitļus, tad overflows var būt tikai 1 bits, un tāpēc mēs C augšējai daļai varējām pieskaitīt viennieku caur inkrementu, nevis caur tur kaut kādu sarežģītāku kodu. Bet, labi, kurš sarēķināja, cik ir sliktākais gadījums, cik reizes ir jāspiež kloks, lai sareizinātu 2 skaitļus ar šo ten algoritmu? Sliktākais gadījums. Tātad sliktākais gadījums ir 255 reiz 255, jo tad pirmkārt tas A tiek skaitīts 255 reizes, un C augšējā daļa tiek palielināta par 1 katru reizi, jo katru reizi ir overflows. 255 plus 255 jau pirmajā reizē tas carry bits uz nākamo pozīciju būs tā kā uzstādīts. Un tas nozīmē, ka to var saskaitīt asembleru kodā īstenībā. Tātad, teiksim, tās mainīgo nolasīšanas nodzēšanas mēs neskaitām. Tas tiek uzskatīts par nesalīdzināmi mazu, vērā neņemamu instrukciju apjomu. Mūs interesē tas viducis. Un tas viducis ir sekojošais. 1 instrukcija, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tātad uz katru A vērtību ir 7 instrukcijas. Tātad es paņemu kalkulātoru, scientific, zinātni tagad notiekās. Tātad 7 taktis reiz 255 ir tas lielākais, kas var būt A vērtība. 7 reiz 255. 1785 taktis. Un, ja, piemēram, mēs paņemam tādu Arduino mikrokontroleri, viņam takts frekvence, teiksim, ir 1 MHz pēc noklusējuma, pēc ražošanas. Viņam var palielināt līdz 8 un ar ārējo kristālu līdz 20, bet, pieņemsim 1 MHz. Tād tas nozīmē, ka šī te 2 8 bitu skaitļu reizināšana aizņems šitik dalīts uz 1 miljonus instrukciju sekundē ir 0,00178 sekundes. Ja mēs sareizinām ar 1000, tātad 1,8 milisekundes. Jā, tātad principā, ja mikrokontrolerim nav nekas baigi sarežģīts jādara, tad kods var būt arī slikts, jo to instrukciju skaits sekundē ir tik milzīgs, ka pat slikts kods izpildīsies
pieņemami, pat naivs kods izpildīsies diezgan, salīdzinoši normāli. Tātad šobrīd mūsu reizināšanas algoritms izpildās sliktākajā gadījumā 1,78,5 mikrosekundēs, kad mēs izmantojam saskaitīšanu reizināšanas realizēšanai. Nu, lūk, un tagad ir jautājums, vai šo kodu varētu uztaisīt kaut kā labāk vai gudrāk, lai, piemēram, ātrāk varētu sareizināt 255 reiz 255. Varat izteikties, varat ierakstīt čatiņā, kā jums liekas, vai var izdomāt gudrāku, labāku veidu, kā sareizināt 2 8-bitīgos skaitļus, lai rezultāts būtu sasniegts ātrāk. Starp citu, best case scenario, ir tāds, ka A ir 0. Ja A ir 0, tad viņam ir tā kā 0 reizes jāizpildas kods, un tas nozīmē, ka labākajā gadījumā izpildes ātrums ir 0. Sliktākajā gadījumā 1,785 milisekundes. Un īstenībā tā ir tā lieta, ar ko nodarbojas programmētāji savā ziņā, daļa no programmētājiem. Ir tādi programmētāji, kas, piemēram, taisa kompilātorus, taisa kaut kādus tur bibliotēkas, oficiālās backendu programmē, un viņiem ir svarīgi, lai tās darbības tiktu izpildītas pēc iespējas ātrāk, te viņas var vairāk izpildīt, un viņi nodarbojas ar to datorzinātni, ka viņi mēģina izdomāt ātrākus algoritmus. Un te mēs arī pamēģināsim izdomāt kādu ātrāku algoritmu. Jums te pašiem nav nekādas idejas, ja? Kā varētu sareizināt 2 skaitļus ātrāk. Ok, tad pamēģināsim tā. Mums bija 5 reiz 4, jā? 5 ir 0. Es varbūt rakstīšu ar tekstu. Tātad 5 ir 0, B, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Tas ir 5 mēs. 4 un 1 ir 5. Otrs skaitlis mums būs, piemēram, 4. Ir, un rakstīšu 0, B, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Un tad mazliet matemātikas. Bet es pateikšu uzreiz priekšā, ko mēs gribam izdarīt. Ir tāda lieta, tāda vispār zināma, ka mikrokontroleros iekšā ir tās bitu bīdīšanas. Un bitu bīdīšanas skaitās ļoti ātra instrukcija, tāpēc, ka bitu bīdīšana ir iebūvēta iekšā tajā arithmetic logic unit. Un jaunākajos procesoros ir arī barrel shifteri, un vecākos vienkārši pabīdīt pa vienu pozīciju, un tāpēc ļoti daudzos algoritmos tie programmētāji intuitīvi sāk domāt, vai nevar kaut kā ar bitu bīdīšanām uztaisīt ātrāk to algoritmu. Un es iesākšu, un jūsu mājas darbs ir to pabeigt, manuprāt, Ortusā tur tāds būs publicēts. Vai mēs nevaram gadījumā ar bitu bīdīšanām kaut kādā veidā sarēķināt? Tātad 5 reiz 4. 4 būs tas, ko mēs reizinām, un 5 būs tas, ar ko mēs reizinām. Un mēs varētu to uzrakstīt sekojošā veidā. 5, ja mēs sadalām divnieka pakāpēs, tas ir 4 plus 1, vai ne? 4 plus 1 ir 5, un 4 ir 2 otrajā, un 1 ir 2 nultajā. Un vai gadījumā nav tā, ka 5 reiz 4 ir vienāds ar 4 plus 1 reiz 4, un tas ir vienāds ar 4 reiz 4 plus
1 reiz 4. Un savukārt reizināt ar divnieka pakāpēm ir tas pats, kas pabīdīt bitus. Sareizināt ar 2 nozīmē visus bitus pabīdīt pa kreisi. Tātad tā, reiz 2 ir pilnīgi tas pats, kas pabīdīt bitus par vienu pozīciju. Tātad A reiz 2 ir tas pats, kas A pabīdīts par vienu pozīciju biti visi. A reiz 4 ir tieši tas pats, kas A reiz 2. Reiz 2 ir tas pats, kas A reiz 2 nozīmē A pabīdīt visus bitus par 1, kas ir logical shift left, kas aizņem vienu takti. Mums, teiksim, reizināt ar 2 mūsu gadījumā aizņemtu 14 taktis. 2 reizes ir jāpieskaita skaitlis A pašam ar sev klāt. Savukārt, ja mēs to aizvietojam ar bitu bīdīšanu, tad tas aizņem tikai vienu takti. Vienā tikšī tas tiek izdarīts. Tad A pabīdīts par 1. Un sareizināt ar 2 nozīmē pabīdīt vēlreiz par 1. Tātad tas ir tieši tas pats, kas A pabīdīts par 2 vietiņām uz priekšu. Tātad būtībā ir tā, A reiz 2 pakāpē N ir tieši tas pats, kas A pabīdīts par N. Ir ideja skaidra. Tātad A sareizināt ar 256, piemēram, ir 256 ir 2 astotajā, un tas nozīmē, ka sareizināt ar 256 ir tas pats, kas pabīdīt A par 8 bitiem pa kreisi. Jā, un tagad vai mēs nevaram to reizināšanā kaut kādā veidā īstenot? Tātad mēs paņemam to skaitli, un mēs viņu tagad savā veidā sadalām pirmreizinātājos, divnieka pirmreizinātājos, ja tā varētu teikt, divnieka pakāpēs. 5 ir 4 plus 1 reiz 4. Tas ir 4 reiz 4 plus 1 reiz 4. Un tas faktiski ir vienāds ar 4 pabīdīts par 2 vietiņām plus 4 pabīdīts par 0 vietiņām. Un tas savukārt nozīmē sekojošo. Mēs varam darīt tā. Mēs varam paskatīties reizinātājiem bitu. Ja bits ir 1, tad skaitlis ir jāpieskaita rezultātam, un ja bits ir 0, tad nav jāpieskaita. Un tad mēs to saskaitāmo pēc tās darbības veikšanas pabīdam par vienu pozīciju uz priekšu. Tātad sākumā būtu C vienāds ar, C plus vienāds ar to oriģinālo B. Tad mēs pabīdam B par vienu pozīciju uz priekšu, tos visus bitus. Un tad mēs skatāmies to A pozīciju nākamo. Nākamā ir 0. Ja 0, tad nevajag pieskaitīt. Bet B jāpabīda par 1 tik un tā. Ja nākamā pozīcija atkal ir 1, tad vajag pieskaitīt. Un šajā gadījumā B jau būs pabīdīts 2 reizes, un mēs pieskaitīsim šo te vietiņu. 4 pabīdīts par 2. Un tā tālāk. Tad būs C plus jaunais B, kas ir pabīdīts par 2. Un tā tālāk, un tur, kur ir nulītes, tur nevajag pieskaitīt, bet vajag pabīdīt. Un tur, kur ir viennieciņi, tur vajag gan pieskaitīt, gan pabīdīt visus bitus. Un tas jāatkārto ir, piemēram, šajā gadījumā sanāk 8 reizes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reizes kopā. Tad šī lietiņa būtu jāizdara 8 reizes. Vai arī viņu var beigt arī ātrāk. Ja mēs redzam, ka pieciniekam augšējie, teiksim, kas tur sanāk 5 biti, ir 0, tad nekad vairs nebūs jāskaita, un mēs no tā cikla varam iziet ārā, jau ātrāk. Un faktiski
tas pseidokods varētu izskatīties, kaut kā šādā veidā. Tur, nezinu, tur A vienāds ar, es ierakstīšu uzreiz ar skaitļiem kaut kādiem, B vienāds ar 4, C sākumā ir 0. Tālāk mums vajag ieviest kaut kādu palīgi mainīgo, kuru es nosaukšu par B extended, kas ir pa 2 reģistriem. Tā kā B tikai kā 16-bitīgs skaitlis. Jo tad, kad mēs B bīdam, ja viņam augšējais bits bija 1, tad, lai mēs to bitu nepazaudētu, viņš jāiebīda kaut kādā nākamajā reģistrā, un tāpēc B vajag paplašināt uz 16 bitiem. Un tas algoritms būtu tāds. Mēs uztaisam if A uztaisot bitwise OR ar 0x01 ir true, tad C pieskaitam klāt B un figūra iekava ciet. Tālāk B, īstenībā pieskaita to BX, B extended, B pa 2 reģistriem. Tāpēc, ka viņš katreiz bīdīsies un tad, lai tie biti nepazūd. Tālāk B extended tiek pabīdīts par 1 pozīciju. Un savukārt A ir jāpabīda uz pretējo pusi par 1 pozīciju. A mēs pabīdam uz pretējo pusi, mēs tā kā izmetam šito ārā, un tad, kad mēs atkal taisam A or 0x01, tad viņš salīdzinās jau ar nākamo bita pozīciju. Un to mēs atkārtojam while A lielāks par 0. Tātad tas pseidokods C programma, un pēc tam beigās ir tur C out. Saglabā C ramā. Tātad tas ir tā, kamēr A lielāks par 0, tikmēr, ja A apakšējais pirmais bits ir 1, tad C iekšā ieskaitam B. B pabīdam visus bitus par 1 pozīciju pa kreisi, un A pabīdam visus bitus pa labi. Mēs tā kā atmetam apakšējo. Un ejam uz sākumu, A lielāks par 0. Ja tas bits apakšējais jaunais, A apakšējais bits ir 1, tad pieskaitam, ja ne, tad nepieskaitam. B pabīdam pa 1, A pabīdam pa 1 uz pretējo pusi. Un mēs varam vienkārši pastīties, kā būtu 5 un 4 gadījumā. Teksts. Tātad tā. Sākumā A ir principā 0,000,0,1,0,1 un B ir 0,000,0,1,0,0. Tas ir B. Pēc tam tas, ko mēs darām, tā kā, tad jāraksta arī C vērtība. Apsīju, tik augsts nokārās. Labi, rakstīsim tad jau pat tā plus. Tātad A B un C. A sākumā ir 5, kas ir 0,000,0,1,0,1. B savukārt ir
0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Un C sākumā ir vienkārši 0. Tātad pirmajā iterācijā apakšējais bits A ir viennieks, un tāpēc C ir jāpieskaita B klāt. Un viņš kļūst vienāds ar to četrnieku. B visi biti tiek pastumti pa kreisi. Sanāk tā, ka viņš tiek sareizināts ar 2. Un tad rezultāts ir 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. A tiek pabīdīts pa labi, respektīvi tiek atmests apakšējais bits, un viņš kļūst vienāds ar 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nu, tā iebīdās. Tā kā A apakšējais bits ir 0, tad C nevajag neko pieskaitīt, bet B vajag pabīdīt pa vienu bitu pretēji. Tātad, C vispirms izrēķinām. C paliek vienāds ar 4, B paliek vienāds ar... B pabīdās visi biti par vienu pozīciju. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Un A pabīdās visi biti pa labi. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Un nākamajā iterācijā tātad A apakšējais bits ir 1. Tātad C vajag pieskaitīt B jauno vērtību. B ir sākotnējā vērtība reiz 2 reiz 2. Tas ir 4 reiz 2, 8, reiz 2, 16. Tātad C ir 4 plus 16 ir 20. B jāpabīda vēl pa vienu pozīciju. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Un A jāpabīda uz pretējo pusi pa labi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Un tā kā A ir nodils līdz 0, tad mēs jau varam principā beigt to visu saskaitīšanu, un mums rezultāts C ir pareizs. Un vienīgais, kas to kodu rakstot jāatcerās, ka B vienā brīdī, viņš tiek bīdīts 8 reizes. Varbūt viņš tam nav vajadzīgs. Nē, viņam varēja būt arī augšējais bits, piemēram, viennieks. Tas varēja būt kaut kāds 132, jā. Un tad tas viennieks bīdītos ārā, un tāpēc B ir jāpaplašina uz vēl 8 bitiem, uz 16 bitiem. Tad jāsaskaita šie 2 16-bitīgie skaitļi. Tad B atradīsies pa 2 reģistriem. Un, jā, un tas nav tāda lieta. Viņš vienkārši bīdās uz laikus pretējā pusi. Lūk, tātad šāds pseido kods, kamēr A lielāks par 0, tikmēr jāpakšējais bits 1 ar C pieskaita klāt B, B pabīda pa kreisi, A pabīda pa labi. Un iet uz sākumu. Šādu kodu var uztaisīt, un viņš būs krietni ātrāks, jo A šajā gadījumā nevis ir -1, bet pa vienu bitu pabīdīts pa kreisi, un tas nozīmē, ka viņu var pabīdīt tikai 8 reizes. Mūsu pirmajā variantā viņu varēja atņemt 255 reizes. Šeit, sliktākajā gadījumā, tas cikls tiks izpildīts tikai 8 reizes, līdz ar to viņš būs aptuveni 8 reizes ātrāks kods. Protams, svarīgi, cik pārējās darbības ir daudz rindiņas, bet pastāv iespēja, ka tās pārējās darbības būs arī īstenībā īsāk pat uzrakstāmas, un sanāk, ka šī implementācija būs, teiksim, 8 reizes ātrāk. Un man liekas, ka tas arī ir Orkus mājas darbs, varētu pārbaudīt. Un attaisīt vaļā to mājas darbu, ja viņš ir noslēgts. Blā, blā, blā. Patstāvīgais darbs Logisim mikrokontroleru programmēšanā. Pirmais. Izveidot ātrāk 8 bitu reizinātāju nekā example 1 piemērā. Norām atmiņas adreses 1 un 2 paņem skaidrs, sareizināt rezultātu. Ierakstīt atmiņas adresē 3, tas nav jādara. Uzreiz jātaisa otrais uzdevums. Mēs jau sākām, mēs esam diezgan gudri, mēs to pirmo izlaižam. Tātad jūsu, sava veida mājas darbs, tad ir
uztaisīt ātru 8x8 bitu reizinātāju. Un, es izskaidroju, kā viņi varētu taisīt. Tas ir ar bitu bīdīšanām. Ja jūs varat atrast internetā, jūs varat arī uztaisīt citu algoritmu. Bet, galvenais, lai viņš ir ātrāks nekā 255 reizes atņemt kaut kādus skaitļus. Un vēl viens uzdevums, kur ir izveidot 2 skaitļu dalītāju. Tad ir tā, ja reizinātāji vēl ir iebūvēti mikrokontroleros, tad dalītāji nav gandrīz nevienā mikrokontrolerī no tiem, no tiem maziem mikrokontroleriem, viņi nav iebūvēti iekšā. Skaitļu dalīšana iebūvēta tikai tajos mikrokontroleros, kuriem ir tas saucamais floating point unit, un tas ir, piemēram, Cortex M4 ARM processors, Cortex M3, M0, M0+, Arduino Atmel, Microchip PIC 8 vai 16 vai 18 vai 32. Tajos nevienā nav skaitļu dalītājs hardvēriskais, un tur skaitļu dalīšana tiek realizēta ar softiņu. Un programmas kaut kāds kodiņš. Un tur jūs varat arī padomāt, kā jūs gribat darīt, un uzrakstīt tādu asembleru kodu uz šitā mikrokontrolera, kurš izdala 2 skaitļus softiski. Teiksim, pirmais vienkāršākais ir vienkārši no skaitļa atņemt otru skaitli tik daudz reižu, līdz rezultātam jau vairs nevar atņemt, un cik reizes atņēmāt, tik ir rezultāts. Bet otrs veids būtu arī ar kaut kādām bitu bīdīšanām. Un tātad skaitļu dalīšanā ir tāda lieta jāatcerās. Ja mums ir A dalīts uz B, tad rezultāts ir, principā, tai integeru dalīšanai nav nekādi komati. Viņš vienkārši pastāst, cik B ieiet iekšā A, tā kā mazākais iespējamais skaitlis. Tad rezultāts ir C, ir dalījums, un otrs papildu rezultāts ir D, kas ir remainder. Tātad, piemēram, 8 dalīts uz 3 ir, cik trīnieki ieliek astotniekā, 2. 2 reiz 3 ir 6, savukārt 3 reiz 3 ir 9, 9 jau ir pa daudz, mums jāņem tas mazākais skaitlis, tātad 8 dalīts uz 3 ir 2. Un ja jūs uzrakstīsiet C programmēšanas valodā integer 8 dalīts uz integer 3, rezultāts būs 2. Bet atlikums ir arī 2, jo 6 ir par 2 mazāks nekā 8, tad atlikums ir 2. Un C programmēšanas valodā ir 2 dalīšanas darbības, A dalīts uz B, un arī A dalījuma uz B atlikums, un to rēķina ar procentzīmīti. A procentzīmīta B, viņš iedod to atlikuma daļu, un A dalīts uz B ir dalījums. Un tad jūsu uzdevums tādā aizarvē, es nezinu, kā tur ir noformulēts tādā ortusā, izveidot 2 skaitļu dalītāju. Kur ir no RAM atmiņas adreses numur 1 paņem un numur 2 paņem skaitļus, izdala pirmo ar otro, dalījumu saglabā RAM atmiņas adresē 3, bet atlikumu saglabā RAM atmiņas adresē numur 4. Tad tāds kodiņš arī vēl ir jāuztaisa, jāuzraksta assemblerītī, un tas, kā jūs iesniedz mājas darbu, kā viņš pagājušajā gadā tika iesniegts. Man liekas, pagājušajā gadā viņš tika iesniegts tādā veidā, ka jūs tādā MCU vienkārši ierakstu programmas atmiņā to kodu, un tad es ierakstu savus skaitļus, nospiežu reset šeit, ierakstu kaut kādus skaitļus, un tad es uzlieku to tiks enabled, un tad es skatos, vai rezultāts ir pareizs vai nav ierakstīts. Un tādā veidā es tos mājas darbus pārbaudu. Bet man liekas, kur ir atbildēja iesniegt TXT failu ar kodu un komentāriem, kā arī strādājuši Logisim failu. Tas nozīmē, ka jums ir jāiesniedz viņš tā kā zip arhīvā. Jo vajag arī to
kodu iesniegt, lai es varu paskatīties, vai jums tas kods pielic, vai jums vispār nekas tur nepielic. Un tad tāpēc ir jāiesniedz arī kods. Man liekas, šeit var augšu pielādēt tikai vienu failu. Tas nozīmē, ka jums jāuztais zip arhīvs, kurā ir 2 TXT faili. Viens ir ar otro uzdevumu, otrs ir ar trešo. Pirmā mēs skaidrs jau izdarījām. Un arī Logisimā jau sabakstīts tas kods. 2 Logisima faili ar vienu mājasdarbu un ar otru. Un vienā ir tā reizināšana un otrā ir dalīšana. Ja? Tā, ka tāds mājasdarbiņš jums tagad ir jāizpilda. Jā. Vai kādi jautājumi? Viņš re, kur ir mikrokontrolers Logisima vidē, MCU, instruction set, exampli, 2 piemēri te ir. Un patstāvīgais darbs Logisima mikrokontroleru vidē. Un tos piemērus, es nezinu, to pirmo jūs varat skatīties. Otrajā jau ir ar funkcijām, tas jau ir advanced. Tā. Patstāvīgais darbs. Jā. Jums tātad ir patstāvīgais darbs, un īstenībā jums ir arī tests. Apskatīsimies tūlītās, kāds ir tas teksts. Tests. Atmēl arhitektūrā daļa instrukcijas 16 bitu daļas, bet 32 bitu. Kādas maksimālais instrukcijas skaits, ko varētu ierakstīt atmēļ 88 mikrokontrolerī. Upsī. 8 kilobaiti, katra instrukcija ir 2 baiti, un tas nozīmē 4096. Laikam. Man liekas, ka tā. Komandas un dati glabājas vienotā atmiņā un ārēji nav atšķirami, kura arhitektūra tā ir. Neimana arhitektūra, protams. Izvēlēties skaidrojumu atbildes. Nu labi. Es varbūt vēl nepildīšu jūsu vietām. Tad izpildiet arī to testu. Nu, viņš viegls ir. Reģistrs no... Bet vienīgais jūs vēl nemākat izpildīt, jo mēs vēl neesam mācījušies par steku. Tad tests vēl nav jāpilda. Bet to mājas darbu gan izpildiet. Jā. Labi, tātad mājas darbiņš ir patstāvīgais darbs Logisima mikrokontroleru programmēšanā ir jāizpilda, bet savukārt tests nav jāizpilda. Jūs ieliksiet iepriekšējo lekciju ierakstu? Jā, ielikšu, es neesmu ieliks, tad ielikšu, jā. Labi, ja vairāk nav jautājumi, tad rītā laboratorijas darbs laikam jums ir. Kāds attālinātais. Vai ceturtdien, sorry. Tad ceturtdien. Jā, laboratorijas darbu arī ielikšu. Tā kā tā. Nu labi. Tad lekciju beidzu.